mediju pārstāvi. Mēs tiekamies kārtējo reizi ar jums. Mums pirms kādu laiku bijusi prezentācija par mūsu nodomiem. Šodien mēs esam tikuši jau krietni tālāk nekā ir bijis iepriekšējā reize. Un jāsaka to, ka viena lieta, kas ir panākta, varbūt mēs neesam izmantojuši tādus efektus kā mākslīga meteorīta nokrišana kaut kur, bet izskatās, ka šis pasākums ir daudz nozīmīgāks. Un, ja par meteorītu šodien neviens vairs nerunā, tad par šo pasākumu interesi kļūs aizvien lielāk. Un tas, ka šo konkrēto projektu jau ir sākuši pētīt un pārbaudīt Knāps, tas tikai parāda to, ka mēs tiešām esam ieguvuši pietiekošu jau uzmanību. Un interesantākais ir tas, ka Knāps visdrīzāk pārbaudīs arī iespējamos tēriņus, kuri līdz šim vēl nav bijuši. Jo pēc būtības birojas tikko kā ir oficiāli noreģistrēts, un pat pirmās minimālās algas vēl nav izmaksātas tiem cilvēkiem, kas strādā. Tā kā principā, ja tiek pārbaudīti tie tēriņi, kas ir nepieciešami dibināšanai, tad to noteikti Knāps ļoti ātri pārbaudīs. Bet ja tā nopietni, tad jāsaka to, ka laikā, kad ekonomikas kritums ir ievērojams, mums ir ārkārtīgi svarīgi sildīt ekonomiku vistiešākajā veidā un pēc iespējas ātrāk. Un jāsaka to, ka šodien mēs esam gatavi uzklausīt visus tos cilvēkus, kuri mēģina mūs kritizēt, visus tos, kas mēģina kaut kādā veidā apšaubīt mūsu nodomus, bet vienlaicīgi es ceru, ka liela daļa cilvēku arī novērtēs to, ka mēs uzdrošinamies šajā klusajā laikā, kad tiešām kritums, kas turismu nozarei ir acīm redzams, konstatēt to, ka mēs diezgan veiksmīgi mēģinam šodien piesaistīt uzmanību Latvijai un tieši Rīgai. Jāsaka to, ka daudzi uzdeva jautājumus, kādā veidā mēs sadarbosimies ar turismu nozares pārstāvjiem un kāda būs tā sinerģija, lai mēs varētu reklamēt Rīgu un iegūt no tā ievērojumus labumus, tātad radot jaunas darba vietas un radot atpazīstamību Rīgai. Un es domāju, ka pagājušā nedēļā notika ļoti tāds zīmīgs pasākums, kuru daži no mēdījiem bija pamanījuši, lai gan mērķis bija šajā gadījumā netik daudz pievērst tam vietējo mēdīju uzmanību, bet gan tieši ārvalstu mēdīju uzmanību. Un tas pasākums bija saistīts ar to, ka mēs par saviem plāniem stāstījām starptautiskiem mēdījiem. Uz Rīgu bija ieradušies apmēram 50 ārvalstu žurnālisti no dažādām Eiropas valstīm, sīkāk par to Bertols Liksons pastāstīs vēlāk. Un tā sadarbība ir bijusi tāda, ka atkal kāds uzdos jautājumu, ko tad Rīga ir tērējusi, lai šādu pasākumu norganizētu. Mums bija lielā preses konference Rīgas domas sēžu zālē. Tad jāsaka to, ka šos žurnālistus uz savu rēģinu atveda nacionālā kompānija Air Baltica. Šie žurnālisti palika pa nakti mūsu viesnīcās un šos izdevumus sedza viesnīcas. Un plus šiem žurnālistiem tika piedāvāts iespēja apskatīt gan mūsu operu, gan daudz citus objektus. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādā formā reklamēt Rīgu ir ārkārtīgi izdevīgi. Jā, katram kaut kas ir jāiegulda, un mēs no domas puses ieguldījām mūsu laiku, lai piedalītos šajā preses konferencē, bet šis ir tas veids, kādā veidā mēs varam bez lielām izmaksām panākt pietiekoši lielu efektu. Vienlaicīgi ir jāsaka to, tā kā mēs esam likuši akcentu uz Ziemassvētku svinībām, uz jaunā gada svinībām, tad mums bija ļoti svarīgi juridiski korektā formā atrast risinājumu, lai mēs varētu spēt laicīgi veikt vajadzīgos iepirkumus ārpus Latvijas. Un jāsaka to, ka mēs esam konsultējušies ar Tiknovs kungu, kas mūsu valstī ir viens no lielākajiem ekspertiem saistībā ar visām iepirkuma procedūrām. Un principā šī organizācija ir atbalstījusi to procesu, kādā veidā mēs virzīsimies uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs esam padomājuši par to, lai viss tas, kas notiks no šīs turisma organizācijas puses,
lai tas viss notika caurspīdīgi un likumīgi, bet mērķis ir ne jau virzīt šo procesu uz priekšu, lai tikai izdarītu visu caurspīdīgi un likumīgi. Tas galvenais mērķis ir bez caurspīdīguma un likumīguma arī efektīgi, lai tas būtu efektīgi un lai mēs tiešām piedzīvotu to, ka Rīgā ir lielāks turistu skaits, ka mēs tiešām redzam, ka atjaunojās tās darba vietas, kas pēdējā laikā ir pazudušas turismu nozarē, kā mēs visi zinām, ka katrā viesnīcā strādā ļoti daudz cilvēku, apkalpojušais personāls, un tiklīdz cilvēki kļūst mazāk tā darba vieta, turisti mazāk tādu reizi strādājušo būs mazāk. Un tieši tāpēc mēs sāksim organizēt šo kampaņu. Un tas, kas man patīk pagājušā nedēļā, ka mūsu kaimiņi no Igaunijas un Lietuvas bija, jāsaka tā, ļoti nobažījušies par mūsu aktivitātēm. Bija pat uzdot jautājumi, vai mums nevajadzētu visai Baltijai apvienoties kopā un šādu kampaņu organizēt, un ka Rīgas aktivitātes lielā mērā var ietekmēt to, ka turisti pēkšņi sāks braukt vairāk uz Latviju, nevis uz Igauniju un Lietuvu. Un tas, ko es teicu Igaunijas un Lietuvas žurnālistiem, lai viņi nebēdājas, ka šī gada piemērs vasarā, tad, kad Rīga piesaistīja pirmos komerces lidojumus, pirmos komerces reisus no Japānas un ieradās uz šeit Japāņu turisti, tad viņi atbrauc ne tikai uz Rīgu, viņi apmeklē visu Baltiju, viņi apmeklē Igauniju, Lietuvu, un bija arī grupas, kas aizbrauc pat uz Pēterburgu. Līdz ar to ir ļoti dabīgi, ka šīs aktivitātes notiek Rīgā. Un tieši tāpēc es domāju, ka tas, ko mēs tagad sāksim darīt, tas būs pietiekoši agresīvi, tas būs pietiekoši tā uzstājīgi, vienlaicīgi. Es domāju, ka mēs centīsimies tiešām parādīt visu to labāko, ko Rīga piedāvā. Un tas, par ko man ir prieks, ka zem šīs kampaņas un idejas Leave Riga reāli sāk apvienoties turismu nozars pārstāvi. Ļoti daudzi grib izmantot šo konkrēto brendu, daudzi nāk ar kaut kādiem ierosinājumiem, kā to izdarīt labāk, daudzi vēlas to izmantot savos portālos un cita veida reklāmas kampaņās. Un tā galvenā lieta ir tā, ka viss tas, kas ir noticis patreiz, ir lielā mērā nevis Rīgas domas tiešās investīcijas, bet pašas nozares aktivitātes. Un tieši tāpēc es domāju, ka es gribētu dot vārdu Bertoldam Flikam, kurš sīkāk izstāstīs par tām konkrētajām aktivitātēm, kuras turismu birojas plāno organizēt tuvākajās nedēļās, tuvākajos mēnešos, bet no Rīgas domas puses varu pateikt, ka es esmu gandarīts, ka mēs esam šādu projektu uzsākuši, un es ceru, ka mūsu atbalstītāju skaits turpinās pieaugt, un arī tie, kas šodien mūs vēl joprojām grib kritizēt, ka viņi pēc kādu laiku kļūst par mūsu lielākajiem atbalstītājiem. Paldies!